1997. gads, kad mēs nodibinājām Bērnu paliatīvās aprūpes biedrību ar mērķi attīstīt un ieviest vienotu pieeju bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu attīstībai mūsu valstī, pakalpojumu pieejamībai, sekmēt to, kā arī attīstīt brīvprātīgo kustību un paralēli, protams, arī informēt sabiedrību par to, kas ir bērnu paliatīvā aprūpe, ko ietver šis pakalpojums, kādus ieguvumus, kādas palīdzības var saņemt ģimene. Biedrība savas pastāvēšanas laikā ir adaptējusi un attīstījusi biopsihosociālo, garīgo paliatīvās aprūpes komandas šādu aprūpes veidu. Tas nozīmē to, ka ģimene bez šīs medicīniskās palīdzības var arī saņemt gan psiholoģisku, gan psihosociālu, gan garīgu palīdzību. Un līdz ar to mēs varam īstenot mērķi, ka situācijā, ja ģimenē ienāk šāds smagi slims bērns, palīdzēt šai ģimenei īstenībā šo krīzes laiku, uzzinot par šo saslimšanu, izdzīvot, psiholoģiski viņu atbalstīt, kā arī būt blakus un palīdzēt bērnu slimības laikā, kā arī sniegt palīdzību pēc tam šai ģimenei, ka šī bērna vairs nav sērošanas posmā. Man ir ļoti liels prieks par to, ka mēs esam spējuši Latvijā ieviest, attīstīt bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu. Un, manuprāt, lielākais novērtējums un gandarījums ir tie atzinības vārdi, ko pauž mūsu aprūpē esošās ģimenes vecāki, jo tas ir tie vārdi dod spēku un motivāciju strādāt tālāk un saprast, ka šī palīdzība ir vajadzīga un mēs varam darīt labus darbus, lielus darbus šo ģimeni labā. Kā līdz šim mēs esam īstenojuši vairāk kā 30 dažādus gan starptautiskus, gan vietēju raksturu projektus, kur ir vērsti uz pakalpojumu attīstību, gan izglītības jomā, gan uz dažādām inovācijām. Un varbūt vēlos arī minēt vienu fantastisku jaunu inovāciju, ko pirms pāris gadiem mēs ieviesām, telemedicīnas pakalpojums. Šādiem projektiem mums ir atelpas nometnes, vai angliski labāk skan arī spēja care nometnes. Tas nozīmē to, ka visa ģimene kopā ar slimo bērniņu, ar brāļiem, māsām var pavadīt laiku 3 dienu nometnē, kura tiek organizēta pēc speciālas programmas ar skaistām svētku vakariņām, ar radošām darbnīcām bērniem. Protams, ka šī ir ļoti grūta un smaga nozare, kurā, man liekas, ka var strādāt tiešām cilvēki, kuriem ir aicinājums. Un tādēļ ir ļoti būtiski atrast šos cilvēkus, kuri vēlētos strādāt. Un nākotnē mēs noteikti strādāsim pie tā, lai šo pakalpojumu attīstītu arī reģionos un arī meklēsim cilvēkus, motivēsim, apmācīsim, lai viņi spētu strādāt ar šīm mūsu ģimenēm.